Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties šīs dienas Dieva vārdu lasījumu no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Jēzus saka: Es esmu īstais vīnakoks, un mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, un lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. Tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Jēzus lieto kādu skaistu salīdzinājumu. Viņš pats ir tas vīnakoks, un jūs esat tie zari. Un Tēvs ir šī dārza kopējs. Mēs varam vaicāt, kāds ir vīna koka nolūks. Vīna koka nolūks ir dot zariem dzīvību. Un kāds ir zaru nolūks? Zaru nolūks ir nest augļus, labus, saldus, Tēvam tīkamus augļus. Un tādā veidā tas Kungs paskaidro darbošanos mūsu dzīvē ar mums, ka mēs esam kā tāds stāts, kā zari, ar kuriem viņš darbojās, ar ko viņš ņemās. Tur kā dārznieks viņš ar šķērēm un ar rīkiem nodarbojās ar griešanu, tīrīšanu, rakšanu, mēslošanu, un tas ir tas veids, kā viņš mūs apkopj. Un mēs varam vaicāt, vai zariem patīk, ka ar viņiem darbojās, ka griež un ņemās. Un tā acīm redzama atbildi ir nē. Tajā mirklī viņiem, protams, ka nepatīk. Visas tās izrīcības tiek uztvertas par ciešanām. Un tāpēc mums ir jāierauga, ka šajā līdzībā ciešanas ir savā veidā daļa no kristīgās dzīves. Jo mēs taču esam ar viņu savienoti. Kādā veidā mēs ar Kristu esam savienoti? Tas ir pirmkārt mūsu kristībā. Tas salīdzinājums ir tāds, ka mēs esam kā zari uzpotēti uz viņa, kā īstenā dzīvā koka, tādā dzīvā savienībā mēs atrodamies. Un Jēzus sev salīdzina ar šo vīna koku. Kad pirmo reizi mēs domājam par Jēzu, mēs saistam viņu ar citu koku, ar krusta koku, protams. Un krusta koks ārēji izrādās pavisam sauss un mazcerīgs koks. Bet patiesībā, ja mēs ieskatāmies dziļāk krusta kokā, mēs atklājam īsto dzīvības koku priekš mums visiem. No krusta koka mums nāk visa tā viņa dzīvības bagātība, pestīšanas bagātība. Tas, ko mēs citur nekur neatrodam. Tātad šis te krusta koks, viņa krusta koks ir viens
brīnumains koks. Tātad, un, kad mēs domājam par krusta koku, tad mēs domājam arī par skarbumu, kas ar to viss ir saistīts. Un ja jūs domājat par vīna koku augļiem, kādā krāsā viņi ir sarkanā krāsā, tas mums vispirms liek domāt par vakarēdienu, tad mums tas atgādina Kristus asinis, Kristus krustu, viņa ciešanas. Atkal mēs atgriežamies pie šīs skarbuma. Un pravieša Jesajas grāmatā ir tādi vārdi, ka no viņa dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumi pa pilnam. Mēs varam prasīt, kā tad no viņa ciešanām radās panākumi pa pilnam. Mēs esam tie panākumi. Viņš ir iemantojis mūs ar savām ciešanām. Tas ir noticis caur viņa brūcēm. Un to mums arī šī te līdzība atgādina. Vīna koks ar saviem sārtajiem augļiem. Un mēs jūtam, turklāt ir arī savs skarbums. Un savā veidā bez šī skarbuma nevar. Bez šī skarbuma neiztiek. Kā šim kokam bija jācieš, tāpat arī zariem ir jācieš. Un ja kāds jums mēģina iegalvot, ka var iztikt bez ciešanām un bez skarbuma šai dzīvē, neticiet tām. Tāds cilvēks nepazīst dzīvi. Neticiet tiem, kas jums stāstīs, būs visādi kuru, kas teiks, gan arī tā kā velns Jēzum tuksnesī, tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi, ka tev pilnīgi nekas slikts nevar notikt. Ja vien tu sekos norādījumiem, tad tu būsi svētīgs, laimīgs, vesels, gudrs, veiksmīgs. Ja tu visu darīsi pareizi, nebūs nekāda skarbuma, nebūs nekādu ciešanu. Bet tie ir acīm redzami meli. Šie meli ignorē patiesību, ka kādi cilvēki mēs esam, kādā salauztā pasaulē mēs dzīvojam, un dzīve mūs ievainos vienādi vai otrādi. Tātad neticiet dzīvei bez skarbuma. Tam ir jābūt. Ciešanām ir jābūt, un to piedzīvos gan tie, kas pieder Dievam, un ciešanas piedzīvos arī tie, kas pieder velnam. Bez skarbuma vienkārši nav iespējams. Tad jautājums tikai, kā Luters to kādā vietā saka, vai mēs kļūsim par Dieva martīriem, vai mēs kļūsim par velna martīriem. Kā vārdā mēs cietīsim? Vai mēs dievišķās lietās cietīsim, vai mēs dēmoniskās lietās cietīsim? Tie ir viena no lielajiem šodienas meliem, ka pilnīgi visu ir iespējams atsāpināt, ka cilvēks var būt pilnīgi brīvs no ciešanām. Tie ir viltus apsolījumi. Un patiesībā cilvēks, kas tā iedomājās, tikai attur sevi no Kristus, no viņa dzīvības sulām un visa tā, kas nāk ar viņa ciešanām. Mīļā draudze, kad jūs domājat par savu dzīvi, kad jūs domājat par visu, ko piedzīvojat, pārdzīvojat, ko jūtat, tam visam vajadzīgs paskaidrojums no Dieva vārdiem, Dieva vārdu un darbu gaismā. Citādi mēs esam nolemti pārprast, un mēs tikai pavairosim sev ciešanas, ja neklausīsim šiem vārdiem. Un šis būtiskais vārds, ko mēs šodien dzirdam, ka mums ir absolūti vajadzīgs viņa palīgs un viņa vārdi, un bez viņa mēs nenieka nespējam darīt, ka viņā šajā vīna kokā ir dzīvība. Un mūsos pašos nav dzīvība. Mūsu dzīvība ir palienēta no viņa. Viņā ir dzīvība, viņā ir dzīvības sulas, un mums tās ir vajadzīgas. Un ja mūsu asins ritē neienāk viņa sulas, tad mēs esam nolemti nokalšanai un novīšanai. Tātad bez viņa nekas īsti labs nevar sanākt, nekas īsti svēts, dievbijīgs, īsti vērtīgs tur nesanāks. Tātad viss, ko mēs darām bez viņa, ir nolemts novīšanai, sakalšanai, kā viņš teica, ugunī iemešanai un sadedzināšanai. Tātad tam visam ir arī sods.
Bez piederības vīna kokam zars ir ārā izmetams. Bez viņa mēs esam nolēmti kļūt par mežoņiem un par mežeņiem, kas paši sev nevar palīdzēt. Bībeles valodā runājot, mēs paliekam tikai ar savu veco Ādamu, un vecais Ādams paliek ar saviem rūgtajiem un sabojātajiem augļiem, un īsti labus un garīgus augļus no mežeņa nevar gūt, nevar iemantot. Tāpēc piederēt, būt kā zaram pie īstenā vīna koka, tas ir dzīvības jautājums. Jo kas notiek bez viņa? Kur tu barojies? Kur tu gūsti spēkus? Kas ir tavs stumbrs? Kur tu esi piestiprināts? Un šeit nav tikai runa par kādu tēlu, bet šeit ir runa par dzīvi. Kur tad tu gūsti spēkus? Ja tev nav Kristus, tu gūsti un meklē spēkus kaut kur citur. Bez Kristus tu esi piestiprināts, piemēram, mantas dievam. Bībele to sauc par mamonu vai naudas kokam. Tad tu esi piestiprināts naudas kokam. No tā tu meklēsi spēku, palīdzību un iedvesmu. Un tādi paši arī būs dzīves augļi, kur visas runas būs tikai par to. Acīs būs eiro un dolāru zīmes, un visa dzīves tiekšanās būs tikai pēc tā. Visa dzīve būs pakļauts šim vienam mērķim. Un elki ir ļoti prasīgi. Elki pārņem dzīvi. Elki pārveidot cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Un, attiecīgi, šīs dzīves augļi ir ļoti rūgti un nebaudāmi. Bet Kristus mums grib to visu aiztaupīt. Viņš grib mums labāku nākotni, labāku perspektīvu, lai mēs esam pie viņa tik cieši piepotēti un tik ciešā vienībā ar viņu, ka tu tiec glābts no šī mežeņa statusa, no šīs rūgtās mežeņa dzīves. Un tu vairs neesi šais mežonīgajās gaitās, bet tu esi jaunā situācijā kopā ar Kristu. Tu esi saņēmis īsto apkopi, tu esi iztīrīts, tu esi apgriezts, tu esi aprakts un apmēslots. Un tas ir vesels process, kuram debes Tēvs pakļauj cilvēku iekšējam un ārējam tīrīšanas procesam. Kā Kristus šeit saka, es esmu tas vīna koks. Jūs esat tie zari. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat jūs, ja nepaliekat manī. Ikvienu, kas nes augļus, viņš iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Kas manī paliek un es viņā, tas nesīs daudz labu augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tātad tāda ir jūsu jaunā situācija. Jūs esat Dieva dārzā. Jūs esat pie īstenā vīna koka kā zari. Jūs esat lielā dārznieka rokās. Tātad jūsu dzīve vairs nenotiek savvaļā vai pašplūsmā, bet jūs esat viņa aprūpē. Jūsu dzīve nenotiek stihiski, bet tā notiek mērķtiecīgi un svētīgi. Tātad tava dzīve tagad ir Dieva darbu, Dieva labo darbu ieskauta. Un lai kas tev arī ārēji dzīvē notiktu, labs vai ļauns, tīkams vai netīkams, salds vai skarbs, tu zini, kad aiz tā visa ir Dieva Tēva labvēlīgā roka. Viņš tevi kopj, viņš tevi audzē, viņš tevi gatavo savam godam un savai valstībai. Visa šī lieta ar tīrīšanu, griešanu, rakšanu un mēslošanu, lai cik tas dīvaini mūsu dzīve izskatītos, tas mums viss nāk par labu, tas kalpo mūsu svētībai. Un vai tā nav arī mūsu dzīvē? Tāpat kā ar kokiem vai krūmiem un zariem mēdz būt visādi apaugumi, visādi nedzīvi zari, visādi vītuši pumpuri un mirušas lapas. Un tādas lietas tikai noņem spēku
tās lieki tērē enerģiju. Un labāk to visu ir noņemt nost, to ir jānopurina vai jānotīra. Un dārznieks to visu dara ar konkrētu mērķi, lai īstie zari, īstie pumpuri, īstie ziedi varētu augt un ar pilnu spēku, saņemtu pilnu spēku, kas tiem vajadzīgs. Un tas mērķis galējais ir dabūt tos labos, sulīgos un vērtīgos augļus jūsu dzīvē. Tātad jūs esat pakļauti šim te procesam. Dārznieks ar savām šķērēm rokās pie jums darbojās. Un visvarenā roka jūs tīra, šķīsta un gatavo šai te labajai ražai. Tātad domājiet par savu dzīvi kā lielā dārznieka mīlestības rūpēs. Un jūs varbūt prasat, kā tad mēs to varam zināt? Kā tad mēs varam būt pārliecināti, ka viņš tiešām mūs šķīsta, ka viņš tiešām mūs tīra? Un šeit klausieties, mums ir Jēzus vārdi. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis. Tā ir liela privilēģija būt viņa aprūpē. Tu esi viņa vārdu apskauts. Tu esi kristībā ar viņu savienots. Tu esi ticībā ar viņu vienots. Tu esi nomazgāts, tu esi apžēlots, tu esi nemitīgi savienots ar viņu grēku piedošanā. Tevī nemitīgi plūst viņa dzīvības sulas, kas tevī ir jau ieplūdušas un vēl turpina plūst nemitīgi. Un viņš saka, caur to visu jūs esat tīri jau to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Tā iedomājieties savu dzīvi, ka tā ir nemitīgā vienībā ar viņu. Un tas ir jūsu tīrības garants. Nevis, ka jūs esat ļoti centušies un jums kaut kas ir izdevies un jūs kaut ko labi esat izdarījuši. Ne tas jūs padara tīri, bet to vārdu dēļ, kas uz jums ir tikuši runāti, ka jūs esat šajā te vienībā ar viņu. Un ja tu dzīvo un paliec viņā, ja tu dzīvo ar Dievu vārdiem, ja tu dzīvo lūkšanā, ja tu dzīvo brāļu un māsu vidū, ja tu dzīvo ar svēto vakarēdienu, tad šīs dzīvās sulas tevī plūst. Tā ir spēcīgā, apslēptā, dievišķā, noslēpumainā dzīve, kurā tu esi ieskauts Dieva darbos. Un šāda dzīve nevar palikt bez augļiem. Dieva labie darbi tavā dzīvē nesīs augļus. Nevis tāpēc, ka tu esi ļoti centies, bet tāpēc, ka viņš tevi audzē, viņš tevi laista, viņš tevi tīra, viņš tevi gatavo šo augļu nešanai. Viņš pats ir šo augļu radītājs un devējs. Tas nav mūsu ziņā, bet tas ir viņa darbs. Un varbūt pats uz sevi skatoties, tu redzēsi daudz nepilnības. Tu redzēsi savu grēcīgumu, labo augļu trūkumu. Bet tas viss ir tāpēc, ka tava dzīve ir apslēpta Dievā. Tava dzīve ir apslēpta Kristū. Tu dzīvo ticībā, nevis skatīšanā. Tāpat tava saikne ar Kristu, tā ir apslēpta. Tāpat tava ticības cīņa, tā ir apslēpta. Tāpat arī tavi ticības augļi, tie ir apslēpti. Un kādreiz pat Dievs apzināti apslēpj no mums mūsu labos darbus, lai mēs nekļūtu lepni un iedomīgi. Tātad visi šie ticības augļi – mīlestība, miers, prieks, pacietība, labestība, uzticība, pašsavaldība. Visi šie labie darbi, ko Dievs tevī rada, tie tevī jau ir, un tie tevī vairosies, jo Dievs pie tevis darbojās. Viņa dzīvības sulas ir tevī. Ja vien tu paliec viņā, un viņa vārdi paliek tevī, ja tu paliec Kristū, labie darbi ir neizbēgami. Tātad šai audzināšanas procesā
Jūs esat visi iesaistīti, un, kā jūs zinat, audzināšanas process nevienmēr ir patīkams. Jūs vienmēr redzēsiet lielā dārznieka rokās šķēres, un tas ir ass instruments. Un, kad viņš pieskarās, tad sāp. Un tā viņš arī pieskarās mums, bet tas viss mums ir vajadzīgs. Tas viss mums nāk par labu. Tas viss mums ir par svētību. Ticiet tam. Āmen.